godīgi jau vispār jāsaka savādāk ir. Mēs šobrīd slēpjamies aiz sliekām, tārpiem, sikspārņiem un visa kā. Bet principā jau ir cilvēks. Un cilvēks faktiski šajā procesā ir vismazākā vērtība. Nu, varbūt par to zemfrekvences skaņu runā, varbūt par ko, bet tā vietējā kopiena, nu, faktiski tiek daudz viet, kur tuvu piebūvē noignorēt. Es vēlos teikt, ka... Viņiem vismaz ir tagad noteikumi, ka viņiem maksās naudu. Te klātesošo kungu kompānijas maksās 100,000 gadā. Jā, bet ne visi par naudu to savu veselību var nopirkt. Nevar jau visur un vienmēr visu par naudu nopirkt. Ir tie, kas ar zinām dzīves vērtību dzīvo. Pie kā mēs vēlos teikt, jūs redzat Dienvidu Kurzemi, ir arī, kur ir virzās uz priekšu. Mēs esam arī šī pašvaldība, iepriekšējā doma ir pieņēmusi Audaru Vindu un veselu virknu, un man liekas to, ko ministrs virzīja šo te iniciatīvu par 150 megavatiem, un ka pašvaldībai ļauj plānot tās teritorijas, kuras varbūt nav tik intensīvi. Bet tā nav nacionālā plānošana, par ko jūs kolēģis? Nē, bet tas arī ir tādā veidā. Telpiskā plānošana nacionālā mērogā? Arī ir, jo tur arī kumulatīvā ietekme ar kaimiņu novadiem paredzēta. Manuprāt, ka tur ministrs bija malacis un ka viņš to virzīja, bet viņam kaut kā nosit to foršo lietu.